Nu, labs vakariņš vēlreiz visiem. Prieks atkal būt kopā ar jums. Prieks, Sandriņ, tevi satikt ļoti, ļoti. Ja nesanāk ikdienā tikties un Ināriņu un vēl pārējie arī tādu vismaz tiešām šeit zūmos un dalīties pieredzē vienam ar otru un iegūt arī no tevis foršas zināšanas un gan atkārtošanu, gan arī tādu pamatu daudzām lietām, kas ikdienā, kam varbūt nepievērš uzmanību, bet kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpat arī šodien, man liekas, ka tā ir pat visas tēmas ir veselībā svarīgas, jo visas ir viena ar otru saistītas. Bet man šķiet, ka šodien ir viena no ļoti tādām īpašām tēmām, jo kā es tā padomāju, un varu jums arī pajautāt, pēc ēšanas mēs varam iztikt diezgan ilgi, ja tomēr viņa nebūtu tā ēšana, jā. Protams, arī bez ūdens mēs pat varam vairākas dienas iztikt, jā, ja tā skatāmies, cik, jātur. Bet elpošana ir tā, bez kura mēs pat nevaram tās dažas minūtes. Kurš ir trenējies vai kā, bet tiešām tur iet runa par minūtēm. Tāpēc tā elpošana un, protams, vispārējais, kas ir saistīts ar asinsrites sistēmu, ar mūsu sirsniņu, kas arī nespētu darboties, ja nebūtu tas skābeklīts, kas apgādā visu mūsu organismu. Tad, man liekas, tas tāds šoreiz pamats, man liekas, ne? Bez kura vispār tāds nekas vispār nenotiek, vismaz man tā liekas. Un pašā sākumā varbūt es padalīšos ar tādu lietu. Es esmu pati vokālais pedagogs, un Sandriņ, tu varēsi varbūt no tās medicīniskā viedokļa pēc tam izstāstīt, kāpēc tas tā ir, bet varbūt es uzreiz varu padalīties ar tādu lietu, kad strādājot gan ar bērniem, gan ar pieaugušiem un mācot dziedāt, ļoti svarīgi tā elpa, un tā saucās tā kā tāda elpas nostādīšana. Un tad pašā sākumā, kad es to darīju, bieži cilvēkiem reiba galva, un es nesapratu, taču ir svarīgs ieelpot, sadarīt visu, kā tas ir, bet kāpēc tā galva reibst? Un praktiski pēc dažiem gadiem tikai strādājot ar to aktīvi un interesējoties un pati mācoties un mācot citus, sapratu, ka ļoti svarīgi ir katram cilvēkam vispār ikdienā pirmam kārtam dziļa elpošana vai elpot dziļi. Tas nozīmē, ka līdzi visai mūsu diafragmai, un otram kārtām viena no lielākām kļūdām ir tā, ka mēs neizpūšam visu elpu ārā. Un tas arī, piemēram, dziedāšanā, tas ļoti rada šo galvas reibšanu. Jo, ja mēs to skabo gāzi tur paturam, tad tur nenonāk šūnām nekas, ja? Un tikai tad, kad mēs kārtīgi esam izpūtuši to gaisu, un tad, kad mēs ievelkam to skābekli, ja? Tad tiešām viņš var nonākt tālāk līdz šūniņām. Protams, ir daudz citu iemeslu tiešām, lai viņš vispār tur nonāktu, bet tā kā tiešām ir svarīgi katru dienu mums piedomāt pie tās svaigā gaisa, pie tādām mērenām pastaigām, pie dziļās elpošanas. Noteikti vajadzīgi kādi elpošanas vingrinājumu. Es, piemēram, ļoti manu, kad trūkst enerģijas un, protams, mums vajag ūdeni un visu daudz ko pārējo, bet pats pirmais un primārais mēs vienkārši varam dziļi ieelpot svaigu gaisu vairākas reizes, lēnām, ieelpojot, izelpojot, un tu jau uzreiz gūsti pēc šīs nelielās minūtes jau tādu enerģijas pieplūdumu. Tā kā tiešām šodien mums ļoti svarīga tēma. Ģertiņa, lūdzu, pastāsti vēl, kas tad šodien būs mums tur dzirdams. Jā, esam pieskārušies varbūt sarunu tādā, kā mums cikls vesels izveidojas par sirds asinsrites sistēmu, bet mēs kopā sapratām, ka tas ir tik svarīgi, kad ir vērts izdalīt atsevišķu tādu sarunu. Jo kā gan ne, tas ir dzīvības pamats mums. Bez skābekļa mēs nevaram pat ir 3, 4, 5, 6 minūtes, un es saprotu, ka pēc tā ir, kaut kas ļoti, ļoti nopietnas sākās, ja? Cilvēka organismā neatgriezeniski, jo smadzeņu šūnas vienkārši sāk atmirt. Bet, lai mēs tā sekmīgāk turpinātu, tad, vienkārši mums ir elpošana, ja, bet tā saikne ar sirds un asinsrites sistēma, kas atkal nodrošina visu šo plūsmu gan skābeklim, gan CO2 saucamajam, ja tā vienkārši uztverot, bet tā jēga un tā doma jau, var teikt, ir dziļāka, un šeit es vārdu gribētu dot doktorai Sandrai, tā, priekš mums cilvēkiem atkārtojot. Kāpēc? Kāpēc tā elpošana tik ļoti, un kāpēc par to ir vērts tik ļoti, ļoti piedomāt un rūpēties? Jā, labvakar visiem.
Nu, es gribu teikt, ka gan tu, Ģird, gan arī Solvita paši tā kā uzdodat tā kā jautājumu, un jūs jau arī atbildat. Nu, bez skābekļa nav dzīvības, un ar to arī tas ir viss izteikts, jā. Un mēs, runājot saistībā ar sirds asinsrites sistēmu, skārām tā kā daudz sarežģītākas sistēmas, kaut vai to pašu gremošanu, vai nieru darbību, kā viņi saistīta ar sirds darbību, ar asinsriti. Ļoti sarežģīti, ļoti komplicēti tas viss ir, jā. Elpošana, nu, palielam ļoti vienkārši viss ir, jā. Ļoti vienkārši. Mēs caur, nu, ideālā variantā mēs caur degunu ievelkam gaisu, tur tālāk aiziet balsene, traheja, bronhi, kuri sadalās vēl smalkāk. Nu, vienkārši tās ir caurulītes, caur kurām iet gaiss. Degunā viņš būtu jāsasilda, jā, jo gaisam būtu jābūt apmēram pietuvinātam mūsu ķermeņa temperatūrai, un to dara sīkie mazie kapilāriņi, asinsvadiņi, kas atrodas aiz deguna gļotādas, ja? Tad vienkārši asinis silda to gaisu, lai tur mēs visu bronkos neapsaldētu pārāk bieži. Nu, un ir elpceļi klāti arī ar, nu, tādām, nu, teiksim, nu, speciālu gļotādu ar bārstiņām, ar spalviņām, kā vienkāršāk pateiksim, ja? Sākumā tīri mehāniski attīrot no gaisa kaut kādus, nu, kaut kā putekļus, piemēram, ja? Un ne tikai. Un tālāk ejot uz leju garām pa balseni, traheja un sadalās uz abām plaušām, pa labi un pa kreisi, ja? Bronhi lielie. Pa tiem vienkārši plūst gaiss, tur ir vienkārši caurulīte, bet ir speciālie skrimšļaudi, lai tā caurulīte nekad nesaplaktu. Viņa vienmēr ir, nu, apaļa un viņa vienmēr ir atvērta. Tas nav tā, ka tur, teiksim, sirds vārstuls ir vaļā, ir ciet, šeit vienmēr visam ir jābūt vaļā. Un ieejot katrā plaušā, viens lielais bronhs sadalās ar vien smalkāk un smalkāk līdz plaušu pašām, kā saka, perifērijas daļām. Un tie jau ir to, ko tu zīmē, vissmalkākie bronhi, kurus sauc jau pa bronhiolām, bet arī tām cauri iet gaiss. Un tā katram bronham galā ir tāds kā bumbulītis. Nu, un tie bumbulīši ir, protams, tūkstošiem. Tas bumbulīts tā vietiņa, kur notiek skābekļu un ogleskābās gāzes apmaiņa. Ja? Bet tas bumbulītis no iekšpuses arī ir pārklāts ar speciālu tādu, nu, vienkārši, teiksim, latviski eļļainu vielu, lai viņš arī nekad nesaplaktu. Ja? Tad kā citādāk no bronha viņā ieies tas gaiss, nu, nekādīgi, ja? Nu, un kā redzat, ar zilo krāsu ir uzzīmētas vēnas, ja, venozās asinis, kuras ir bagātas ar to, ko mums tik ļoti daudz nevajag, ja, ogleskābā gāze. Ja, tātad tie kapilāriņi un tās sieniņas tam alveolam ir tik plānas, vienas šūnas kārtiņa, ja, ka iziet cauri tā ogleskābā gāze un savukārt atpakaļ, ja, jau satver skābekli, un tās jau ir arteriālās asinis, kas ir bagāts ar skābekli. Kāpēc sarkanā krāsā? Tāpēc, ka eritrocīti ir tā sastāvdaļa asinsritē, kura pārnēsās skābekli. Ja? Piesaista pie sevis skābekli, un tā ir tā dzīvības upe faktiski. Ja? Nu, elpošana, praktiski jau to arī, nu, cilvēks elpo krūšu muskuļi tiek darbināti, diafragma, protams, ir ļoti svarīga, un Solvit kā dziedātājs to, man liekas, pārzina daudz labāk nekā es, bet faktiski to visu arī nosaka cilvēka smadziņu darbība, ja, kur atkal ir nepieciešams skābeklis. Vienas tādas vidējas ieelpas laikā, nu kā mēs parasti elpojam, nevis forsēti, bet nu tā, 16 līdz 20 reizes minūtē normāli apmēram cilvēks elpo. Katras ieelpas laikā mēs ieelpojam apmēram puslitru gaisa. Apmēram puslitru, jā. Nu, un mazliet mazāk mēs izelpojam to gaisu, kas ir bagātāks ar ogleskābo gāzi, nevis ar skābekli, jā, bet izelpojam arī mitrumu. Tātad tie cilvēki, kas daudz runā, viņiem arī daudz ūdeni ir jādzer.
Te nav runa tikai pa 30 grādu karstumu un siltumnīcas rakšanu, ja? Bet var mierīgi sēdēt skolotājs pie galda un 7 stundas, kad viņam ir jārunā, tad viņš ir tik daudz ūdeni izrunājis, jau ārā izpūtis, ka nu tikai, ja? Un smadzeņu centri, kas regulē elpošanu, kādai viņai ir jābūt cik biežai, ja varbūt tur dziļai vai arī ļoti, ļoti ātrai, kad pietrūks skābekļa, smadzeņu centri atrodas pakausī. Ja? Tā ir tā smadzeņu daļa, kas jau iet tā kā uz mugurkaula pusīti. Ja? Tur pavisam, kā saka, tas rajons. Ja? Nu, tas ir tas, kas nosaka to visu. Ja? Cik bieži cilvēkam ir jāelpo? Ja ir grūtāk, ja ir temperatūra, cilvēks elpo vairāk, ja ir fiziskas slodze, elpo vairāk, jo tas centrs nosaka to, cik ir nepieciešams skābeklis, lai viss funkcionētu. Un, kā zinām, nav skābekļa, nav dzīvības. Vienkārši nav. Tas ir, Ģirti, jau tu teici, tas ir dažu minūšu jautājums, un smadzeņu šūnas sāk atmirt. Vienkārši sāk atmirt. Ja? Un to procesu apturēt ne ar ko nevar, jo, ja nav skābekļa, ir skāba vidē asinsritē, un viņas vienkārši apstājas. Viņas vairs netek arī. Ja? Nu, tā īsumā par to darbību. Jo nereti mēs esam dzirdējuši, ja, ka, teiksim, jā, ir skābeklis, ir dziļā elpošana, taču, nu, aizvien biežāk dzirdam to, ka arī tas CO2, nu, nav tā kā baigi briesmīgs, bet viņš tiešām, nu, kā Solvitis savas pieredzes stāstīja, ja, ka tur ir nedaudz jāpapraktizē, lai, nu, teiksim, dziedāšanā, nu, tur galva nesarēpt, un vēl kāds, teiksim, jūgdzīvotāji arī mums ir stāstījuši, kad ir speciāls tāds dziļās elpošanas, kas palīdz tā kā CO2 līmeni tā kā paturēt, nu, kaut kādā noteiktā lielumā un sajūta esot labāk. Un varbūt, ka tam ir skaidrojums, teiksim, nu, tīri medicīniski, nu, ja mēs tā. Tāpēc, ka visam jau ir jābūt līdzsvarā, ja? Nu, piemēram, ka cilvēks visu laiku tikai elpos un elpos, gaisa, kurā ir, tik ļoti daudz skābekļa, es nezinu, vairāk par tiem 20%, tā kā ir apmēram viņš, ja? Bet to smadzeņu centru, kas, regulē elpošanu, to jau regulē ogliskābās gāzes daudzums. Un ja tās ogliskābās gāzes nebūs, tā kā viņai ir jābūt tajā līmenī, ja? Tad priekš kam tad elpot? Tak skābekļi daudz tajā asinsritē. Es nezinu, es fantazēšu, kaut kādā veidā mehāniski tur ievada skābekli, ja, organismā asinsritē, kaut kāds sūknis, piemēram, ja, viņš jau ievada skābekli lielā koncentrācijā, un smadzeņu centram nav jāpiepūls, galvai nav jāpiepūls, lai vispār regulētu visu šo darbību, jā, noteikti, jo tāpēc arī to dziļu elpošanu viņi jau nav jātaisa visu dienu, bet ir kaut kādi vingrinājumi, jā, kaut kāds, piemēram, tur parastam cilvēkam, nevis dziedātājiem, tur varbūt 3 reizes dienā uztaisītos vingrojumus, vajag, ka tā kā forsēt piegādāt to skābekli. Bet ikdienā jau mēs elpojam, normāli kā elpojam, ja mēs pat neievērojam, ka mēs taču elpojam, vai ne? Vienkārši elpojam un viss, un dzīvojam, jā. Tāpēc ir līdzsvars, lai smadzeņu centri regulētu elpošanas darbību. Jā, paldies. Un tad nejūt tālāk, teiksim, par mūsu elpošanas sistēmu runājot, ja mēs skatāmies uz sevi, kādi tad ir tie priekšnosacījumi, kas būtu nepieciešams tādai labam elpošanas procesam, lai plaušas varētu, normāli strādāt. Un atkal ir, kas tas ir, kāda ir tā pretējā puse, kas atkal ir tai bīstamies punkti. Jā, tas viss slēpjas tajā elpceļu uzbūvē, jā, sākot ar degunu, bronhi un plaušas. Tālāk, jā, ka tam visam vienmēr ir jābūt brīvam, lai tā gāzu apmaiņa arī notiktu, jā. Gan tiktu skābeklis klāt, gan arī tiktu projām ogliskābā gāze tik, cik viņai jābūt. Tātad degunam jābūt tīram, ideālā variantā, kad ir brīvas abas divas deguna puses, jo deguns elpo uz maiņām. 2 stundas elpo viena pusīte cilvēka degunam un 2 stundas elpo otra pusīte. Viņš neelpo visu laiku abas nāsas kopā, ja? Gļotādai tātad jābūt ar mitrai, ja? Lai viņa var tā gļotāda strādāt un
attīrīt visu to, ko viņa var mehāniski attīrīt. Ja? Kaut vai šķaudīšana. Šķaudīšana nav slimības pazīme. Tā ir veselības pazīme. Kāpēc arī mums ir teiciets, ja, ka cilvēks nošķaudās vesels, uz veselību. Ja? Nesaka, ak, tu Dievs atkal te vīrusus jau izplata. Tieši otrādi, aizsarga mehānisms, ka deguna ļoti sakairina un deguns organisms kopumā cenšas izšķaudīt laukā vai nu putekļus, vai arī nedod Dievs kaut kādu vīrusu, kurš jau tur tagad grib rāpties iekšā, esot kaut kādā, piemēram, nezinu, blīvā autobusā, piemēram, kuri deguns pie deguna cilvēki kopā, ja. Tālāk, arī bronhiem, tālākiem elpceļiem, viņiem ir jābūt ideālā variantē vienmēr tīriem un brīviem, ja. Tātad tur nedrīkst traucēt nekas to gaisa plūsmu, ne mehāniski kaut kas, ja. Nedod Dievs cilvēks aizries. Nedod Dievs dažas minūtes, vai ne? Ja to nedabon laukā, ar ko viņš ir aizrījies, jā. Nu, un tikpat labi arī dažādas elpceļu slimības, jā. Ja ir kāds iekaisums, tad organisms ar ļoti palīdzību, ja pieslēdot klāt visu imūnsistēmu, leikocītus, jā, veidos strutas un mēģinās to visu slikto dabūt ārā, bet uz kurieni, jā. Plaušām jau nav izēja, piemēram, uz zarnu traktu. Viņām ir izēja tikai uz augšu. Ja? Un ja elpceļos krājas, gļotas, krēpas, tātad skābeklim, tur vietas paliek arvien mazāk. Nu, ne tikai skābeklim, arī augļuskābai gāzei. Ja? Un smagu plaušu saslimšanu gadījumā, nu, nezinu, kaut vai bronhīts no sākuma būtu, ja? Vai plaušu karsons, pneimonija, nu vai arī ir ļoti smagākas daudz arī plaušu infekcijas, kad kaitīgās baktērijas vienkārši bojā kaut kādu plaušu rajonu, un pēc saslimšanas šis rajons, nu, vienkārši tur izveidojas rētaudi, ja? Jo pēc savas būtības plaušas vienmēr ir pildīts ar gaisu, viņas nekad nav pilnīgi saplakuši, tur vienmēr apmēram litrs gaisa viņās paliek, ja? Un viņas ir tādas, nu, pufīgas, kā varētu pateikt, ja? Bet te, ka pēc liela iekaisuma, kas ir pārslimots kaut kāds, veidojas rētaudi, tā tur plaušas, nu, viņas vienkārši neelpo vairs, ja? Tie ir rētaudi, kuri nav elastīgi, gaisa, tie bumbulīši, tās alveolas tur vairs nav, viņas ir saplakušas, un līdz ar to cilvēks arī uzņemt var tikai, nu, skābekļa tik, cik var uzņemt veselā plaušu daļa. Ja? Tie pamat iemesli tādi, kas varētu traucēt to elpošanu. Jā, ģip? Jā, nereti mēs zinām, kad esam dzirdējuši, kad apkurs sezona sākusies, jā, un tad ir, nu, īpaši jau tajās mājās, kur ir centrālā apkura, kur nav krāšņu apkura, ja, kad saka, nu, sauss gaiss. Ko tas īsti nozīmē mūsu elpošanai, piemēram? Jā, to, ko arī sākumā teicām, ja ģirt, ka tai gļotādai jābūt mitrai. Tikai tad viņa spēja pildīt savu darbu. Gan tīri mehāniski uzsildīt to augsto gaisu, ko mēs ieelpojam no apkārtējās vides, jo īpaši ziemā tas ir svarīgi, ja, ka tas gaiss, kā mums te bija arī mīnus 25 grādi, nu, iekšā viņam ir jābūt 36 vismaz, jā. Un gļotāda, kad sausa, viņa arī neattīra to slikto projām, ko vajadzētu attīrīt. Nav to aizsargu funkciju pirmām kārtām, ja? Jo kas ir sauss, tas ir trausls. Visam ir jābūt mitram, tā kā tādam slīdošam varētu pateikt, ja? Un arī jau tālāk ejam līdz tiem pašiem sīkajiem pūslīšiem līdz alveolām. Es teicu, ka viņas ir pārklātas ar tādu, nu, tā kā eļļainu tādu vielu, lai viņas nestaplaktu. Ja tur nebūs šī visa, ja, viņas saplaks un būs sausas, un tāpat arī bronhi. Nu, viņus jau kāds sīkums, nu, varētu teikt tā kā pat skrāpēs varbūt, pat gaisu būs sāpīgi ieelpot, jo nepildīs funkciju, kaut vai nesasildīs sākumā.
Vai es drīkstu pie šī tagad pajautāt arī lietu par to, kad ļoti bieži, tā kā es strādāju arī ar māmiņām un maziem bērniņiem, kas nāk, un ļoti bieži mammas, pat tad, kad staigā mazulīti, un lai tur nepaliktu pa daudz, tur svars nenāktu klāt, ir tās beztauku diētas, un es zinu, ka tas ir diezgan problemātiski, ir bieži bijis tieši, ka bērniņš piedzims, viņš nevar normāli elpot. Tāpēc, Jā. ka trūkst astauku masiņas, teikšu tā. Jā. Tieši tā, Sauta, tas ir, tā ir ļoti smaga problēma manā skatījumā, jā. Beztauku diēta, tas ir kaut kas šausmīgs, jā. Tas, kad cilvēks ir, piemēram, veģetārietis, viņš dažādu iemeslu pēc varbūt ierobežo gaļas produktu daudzumu savā ēdienkartē. Tas ir viss saprotams un pieņemams, jā, vai veselības nolūkos, vai arī citādi, varbūt psiholoģiski momenti kaut kādi ir brīnišķīgi, jā, bet bez taukiem tas nav iespējams vienkārši, jā, jo organismam nav enerģijas tīri, ar ko strādāt, jā, un ja runājam šobrīd par to pašu elpošanas sistēmu, jā, nav tā pārklājuma iekšā alveolās, jā, bronhi ir sausi, alveolas ir sausas un nenotiek skābekļa apmaiņa, jo tas, asinsvads jau pienāk pie tās alveolas, jā, bet ja tā gļotāda ir sausa, tur iekšpusītē tas gaisa pūslīts, viņš saplok un asinīs netiek iekšā skābeklis, un tad bērniņus, kā saka, pavisam tikko dzimušos ievieto inkubatorā un mākslīgi viņiem pievada skābekli, jā. Tas ir liela katastrofa, diemžēl, jā, jo, pat bija skatījos, tas nebija raidījums, bet, teiksim, dokumentālā filma par ilgdzīvotājiem Japānā, kur vidējais dzīves ilgums ir 90 gadi, kas viņiem pamatā ir ēdienkartē. Viņiem jautāja, ko jūs ēdat, jā? Tad viņiem ēdienkartē bija 3 galvenie punkti. Tas bija zivis, tās bija jūras aļģes, un tā bija cūgaļa, ko viņi ēda. Viņi neteica karbonāde, ja? Bet viņi, tur arī rādīja tās viņu tradīcijas, kādas ēdienas viņi ēd, ja? Tāda tā ēdienkarte bija, jā. Jā, te es gribēju pieminēt, ka tas ir ne tikai par maziem bērniem, bet vispār, ka tomēr mums taču daudz, kas gan tāpat gan kuņģīs no tauku kārtiņas, tāpat visas alveoliņas, viss no tā, kā tu teici, Eļēnā, no visa, viņam vienkārši vajag fiziski organismam nepieciešams. Tas nenozīmē, neēdīsim transtaukus, bet taču mums ir labi tauki, tās pašas zivis un kas, ja negrib to gaļu vai speķi, tad tiešām tas ir ļoti nepieciešams veselībai. Jā, ja negrib speķi, tas labi, bet tas ir viens no vērtīgākajiem pārtiks produktiem vispār. Viņu jāēd ir ar mēru, jā, ne jau tur katru reizi, nezinu, tur 3 reizes, 4 reizes dienā ēdīs speķi, nē, bet ar mēru viņš ir vajadzīgs, jo labi tauki ir tā dabīgā sadaļa mūsu pārtikā, kas dod organismam enerģiju, jā. Otrs enerģijas devējs, protams, ir saldumi. Tad izvēlamies svaru kausos, kas ir veselīgāks kopumā ņemot, jā. Kā zinām, tad saldumi aizvedīs mūs pie skābas vides un entajām problēmām, jā, bet speķmaize neaizvedīs nekur pie slikti, ja viņa būs ar mēru, protams. Un kvalitatīvi produkti nevar kaitēt veselībai, jā. Jo tas, ko tagad cilvēkiem runā par svaru, ne jau tur ir tā problēma, jā, kad no tā būtu svars. Jā. Tā, bēdīgi, protams. Bērnus žēl ir, ļoti žēl. Jā. Paldies, Anliņā. Jā, turpinot vēl, teiksim, pēdējā laikā arī daudz runā, piemēram, gaisa kvalitāte pilsētā. Piemēram, ejot pa ielu, kā tad jūtās mūsu plaušas un mūsu organisms, ja mēs zinām, pa centrālām ielām, tīpaši pastaigājot? Ja. Zini kā, Ģir, teikšu tā, ka mūsu plaušas arī pilsētās cilvēkiem, kas dzīvo, kā plaušas, pēc sava izskata, ir tāda, gaisīga tāda masa, tāda viegli rozā krāsā, ja mēs viņas varētu redzēt no iekšpuses.
tad tiem cilvēkiem, kas dzīvo piesārņotā vidē, tās visas smagās daļiņas, kas ir gaisā, viņas jau arī plaušās krājas. Nu, ne jau visu tas mūsu deguns un bronhi spēja attīrīt un izklepot laukā. Ja, un tad tā plaušu darbība ar gadiem arī paliek grūtāka. Un plaušas ir tad rozā ar gadiem cilvēkam, bet ar daudz melniem punktiņiem, raibumiņiem, ja, kur tas viss ir nogulsnējies. Ir taču milzīga atšķirība, ja, ka dzīvojam pilsētā, visas tās 5 dienas ejam skrienam, un mēs par to vienkārši nedomājam. Tad mēs aizbraucam, piemēram, 6 dienu pastaigāties uz mežu vai pie jūras, un tad, ak, Dievs, cik labi, kā es varu pēlpot, vai ne? Mēs kaifojam, mēs vienkārši kaifojam, ja organisms tiek pie tīra gaisa, plus vēl ar visiem fitoncīdiem un tā tālāk, jā. Nu, tā tas ir, diemžēl. Jā, un es saprotu, ka tāda viena lielā tēma, kas varbūt mūsdienās tur Eiropā kaut virza tur pretsmēķēšanu un tā tālāk, bet ko es redzu tā reālajā dzīvē, kad ir tāda divas nometnes. Teiksim, vecais stils vīri smēķē cigaretes, bet jaunais stils, ja tur kaut kādas elektronikas, tur bāž mutē, ja varbūt tā savu viedokli var pateikt par šiem diviem. Un kā viņi ietekmē mūsu elpošanu? Nu, zini kā, par cigaretēm visi daudz maz skaidrs, jā. Ir cilvēki, kas pīpē līdz pat sava mūža nogalē, es nezinu, tur 70, 80 gadi, viņš tur katru dienu savu normu izpīpē. Mans ieteikums būtu šo cilvēkiem. Es jau viņus pārskolot netaisos, un to arī neviens nevar izdarīt, ja? Ja tā ir atkarība. Ja cilvēks pats var saņemties un pateikt, nē, pietiek, es nepīpēšu tagad 1 paciņu dienā, bet tikai 3 cigaretes dienā, tas ir vienkārši milzīgs sasniegums. Bet mans ieteikums šiem cilvēkiem nesmēķēt veikala cigaretes. Es tādus cilvēkus pazīstu jau, kuri paši pērk tabaku un paši tin cigaretes. Ja? Tad, ja viņš pats tin tabaku, tad viņš zina arī, kādu draņķi viņš iepīpē. Tas, kas ir cigaretēs klāt, tā ir arī ļoti plaša tēma tur par to sastāvu, ko cigaretēm pievieno, kā tas ir, ja? Kā viņas tiek veidotas, cik tur vispār ir tabaka, cik tur ir klāt vēl kaitīgās vielas, kas rada atkarību. Ja? Un ievērojot to, ka cigaretes nedziest, viņas visu laiku kvēlo, tās veikala cigaretes. Es pati neesmu pīpmanis, tāpēc, tik ļoti nemācējuši to visu, kā saka, līdz niansēm izstāstīt, bet es vienkārši redzu, kā ir ar pīpmaņiem. Savukārt tie cilvēki, ko es pazīstu, kas tin paši cigaretes, viņas dziest. Jo tur nekas nav pievienots klāt, ja. Tas jau, ja indējam sevi, tad vismaz ar labām lietām. Tā, kā humoru mēs varam pasniegt. Savukārt elektroniskās cigaretes, es jums pat nemāku pateikt precīzi visu to sastāvu, kas tur ir iekšā, ja, kas rada tos lielos tvaikus, tos dūmus, nekad no cigaretēm, vai ja cilvēki ir, kas pīpē, ja, viņiem nav apkārt dūmu mākonis, tur mutuļi pilnīgi veļās, ja, un plus vēl ar dažādām garšām. Kā? No kā var būt visi šie aromatizētāji? Tas ir sintezēts produkts, un tas pamatā tiek sintezēts no naftas, ja. Jo nafta, tas ir vienkārši universāls līdzeklis, no kā var izveidot gandrīz visu. Ja? Un tad praktiski cilvēks elpo iekšā sev naftas produktus. Ja? Kāds būs rezultāts, mēs jau vēl nezinām. Ja? Kādas saslimšanas var sagaidīt šos cilvēkus, plaušu saslimšanas, un arī līdz ar to sirds asinsrites, jo nepienāk jau skābeklis. Ja? Tā kā vajadzētu, jo pārāk īsts laiks vēl ir pagājis, lai kaut ko no tā visa varētu secināt. Ja, tā ka, tas ir bīstams ceļš, jo tas ir garšīgi, ja, it kā, ja, tur ķiršu aromāts, piemēram, ir, forši, ja. Kādreiz bija tāds teiciens, kad, kā tur ar ko tur neies bučoties, ja, kurš pīpē, tāds, šeit ir ķirši. Tagad jau, jā, tā kā bišķi uzķiršojies un uz priekšu, nevajag pat aromatizētāju butē, ja. Jā, būs traki. Jā, būs traki, tad ir 2 vārdos, jā. Vai mēs varam tā izdarīt kādus lēdzienu, teiksim, tas pats gaisa piesārņojums, sausais gaiss, teiksim, un tā tālāk.
Vai ir vēl kāds tāds faktors, kas ietekmē mūsu šo te elpošanas sistēmas, elpošanas kvalitāti un tam līdzīgi, ko mēs neminējām? Jo mēs it kā runājam visu laiku, kad ir jābūt mitrām, tad vai mēs varam teikt, ka ūdens ir būtiskākais, arī viens no būtiskākajiem, lai varētu būt normāls elpošanas process? Jā. Pilnīgi noteikti, Ģirt, jo to, ko es sākumā minēju par tiem pedagogiem, ja viņi nedzer ūdeni, viņi izžūst, un arī elpceļi paliek sausi. Man pašai dažkārt arī tā ir bijis, ka es sāku tā kā krekšķēt vai ko, un tas man ir ļoti laba pazīme, ka es neesmu pietiekuši daudz dzērus ūdeni. Tas ir ļoti, tikai to nedrīkstam palaist garām, Mēs to pamanām, bet kaut kad pēc tam, ja tā ūdens pudele nav par rokai, nepadzeramies. Ūdens ir numur 1, jebkurā gadījumā transports, mitrina visus elpceļus, un tālāk tas ir palīgs arī asinsritē, lai viņa būtu raita, lai nav tur skāba vide, lai kustās tās šūnas, lai piegādātu ogliskābo gāzi, lai aizgādā tālāk pa asinsvadiem arī skābekli, kas ir pamats visam, Noteikti ir bez ūdens nekur vispār. Jā. Jo ūdens jau arī, viņš jau satur sevī skābekli. Formula te ir kāda? H2O. H2O, un tad vēl ir kāds tas pats ūdens mums ir, par cik mēs zinām. Kalcija, tad iespējas un H-500 iespējas, tad tas ir ļoti liels palīgs. Vismaz man pie kaut kādām saslimšanām to es atkārtot pārliecinos, tāpat arī ikdienā. Vai mēs varam runāt, teiksim, elpošanas tādai uzlabošanas gadījumā, kad ir kaut kādas produkti, pārtikas vai vēl kas arī šo procesu varētu mums tā kā sekmēt un palīdzēt? Vienkārši uzturēt labu elpošanas sistēmu, teiksim, tā atbalstīt viņas darbu. Noteikti. Pirmais, protams, ūdens, un tas H-500, ko tu minēji, Tātad tā ir sārmaina vide, un lai nekrātos toksīni organismā, līdz ar to bronhiem nebūs kaut kas papildus jātīra caur sevi laukā. Organisma attīrošās sistēmas pašas ar to visu tiks galā, un mēs pat nezināsim, kas tur īsti tajā visā notiek, produkti. Gribētos man minēt, ka izcils produkts arī elpošanas sistēmā, mēs parasti ar to nesaistam viņu, tas ir lecitīns. Jo lecitīns kā eļļainais produkts ir tas, kurš nodrošina, lai alveolas nesaplaktu, lai tur varētu notikt tā gāzu apmaiņa, Tas ir viens no tādiem elpošanas sistēmām. Mēs parasti domājam nervu sistēmai un tā tālāk, Tad, protams, ir tīri profilaktiski jātīra šad un tad limfatiskā sistēma, jo tā ir vistiešākā veidā saistīta ar to, lai būtu tīras plaušas bronhi. Jo ja limfa nespēja attīrīties normāli caur nierēm pamatā, un arī zarnu trakts, protams, varbūt kādu daļu arī āda paņem uz sevi, tad to darbu sāks darīt plaušas. Viņas būs spiestas vienkārši, lai neļautu cilvēkam noindēties. Periodiska limfatiskā sistēmas attīrīšana būs tiešākais palīgs elpošanas sistēmai. Lai nekrājas viss tas piesārņojums, ko mums spēja dot arī tas pats pilsētas gaiss kaut vai. Tie ir tādi galvenie pasākumi. Un, ja runājam par produktiņiem, tad tieši, ja runā par elpošanas sistēmu, tad tas ir limfai tā būtu lakrica. Mūsu lakricas sakne. Limflo vairāk vispār laikam pa organismu tā, lai viņš... Nē. Solvitiņ, nē. Ja cilvēks nevar lietot ja nedrīkst lietot lakricu, tad izmantojam limflo viņam, Pamatā, protams, lakrica. Bet ir situācijas, kad nedrīkst. Tad ņemam arī pie plaušām limflo, Un, ja mēs tā skatāmies, teiksim, uz vitamīnu un minerālu vielu pusi, ko tu varētu teikt, teiksim, uz elpošanu, kas varētu palīdzēt mums vairāk? Praktiski viss tas pats, kas ir kurai šūnai. Viss tas pats, Ģirt. Tur īpaši nebūs tāds nekas. Tad mēs varam piemērot tādu šūnu barošanas saucamo algoritmu, jeb kārtību, un līdz ar to mēs arī stiprināsim savu elpošanas sistēmu.
Jā. sistēmas darbību. Jā, jo nevajag aizmirst arī par izelpu un ielpu apzināti, piemēram. Kaut vai stundas laikā pāris reizes. Nu, tas būtu interesanti. Jā. Jā, ļoti skaisti. Vai es varu jautāt, Sandriņ, vēl arī šie te turpinot, mēs bieži runājam par elpošanas sistēmu, tā kādiem vīrusiem, baktērijām, nu, protams, nerunāsim par kaut kādiem ķīmiskiem tur apdagumiem, vai kā tu teici, kad aizīšanos, bet kas ir vēl tāds, kas ir, viņai var traucēt tieši, ja neiet runa par tur vīrusiem, baktērijām un tādām lietām. Šodien mums nav tā tik dziļa tēma, to mēs varbūt nākošais aizskarsim, jo tagad ir arī slimošanas laiks diezgan liels, jā, tas ir vislielākā tāda slimošana šobrīd, bet tieši kas vēl tā kā vai var, vai praktiski, ja mēs viņai ļaujam normāli darboties un, kā tu minēji, attīram limfātisko sistēmu un palīdzam viņai, tas, kas katrai šūniņai vajadzīgs, cits nekas sevišķi viņai nevar tā kaitēt, ļaujam strādāt un... Jā. Tieši tā. Elpošanas sistēmai traucēt viss, kas var nosprostot elpceļus, jā. Nu, cik nu tas ir iespējams, nodrošināt gaisa kvalitāti, jā. Nu, ja esam telpās sausais gaiss, tātad mitrinam gaisu, vēdinam telpas, jā, un tā tālāk. Bet tāpēc jau tā elpošanas sistēma varbūt liekas tāda, nu, tā kā nemanāmāka, jā, ne tik varbūt, nu, svarīga it kā mums liktos, jā, kaut gan viņa ir numur 1, jā, ja caur elpošanas sistēmu asinsritē nenonāks skābeklis un neaizies pietiekoši prom ugunskābā gāze, nu, tad varam izslēgt gaismu telpā, un viss ir beidzies, jā. Bet viņa tiešām ir tāda, nu, mazprasīga, varbūt tā varētu pateikt, jā. Nu, salīdzinoši ar to visu pārējo, jā. Te nonākam pie algoritma. Jā, te nonākam pie algoritma, kad jo mēs mazāk piesārņojam, jo mēs mazāk traucējam normāli savam organismam darboties, iedodam tas, kas viņam vajadzīgs, nedodam to, ko viņam nevajag. Viss notiek, esam veseli un laimīgi. Jā. Jā, Ģirt, lūdzu. Vai ir vēl kāds svarīgs moments, Sandra, ko mums vajadzētu šovakar vēl teikt? Nu, man nenāk prātā, Ģirt, nekas vairāk. Es saku, te ir liela nozīme. Lai organisms nebūtu piesārņots ar kaut kādām baktērijām, vīrusiem, kas traucē elpceļiem, tīri kaut kāda akūta situācija, nezinu, aizdrīšanās vai vēl kaut kas, vai apdagumi un tā. Un tīri gaisa piesārņojums, ko gaiss satur sevī. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, jo ir jau tie kaitīgie darbi, kad cilvēki strādā tādās darba vietās, kuras satur putekļus, ja? Nu, kā kādreiz bija ļoti izplatīts akmeņogles, ja, tur kaut kādi cementa putekļi, jo viņus ne ar ko nevar dabūt ārā, viņi nogulsnējas plaušās, ja. Un tas bremzē to viņu darbību. Nu, tie visi tādi momenti, kas jāsaka, kuriem jāsako. Un ja mēs tā skatām, tādu varbūt rezumē par šiem produktiņiem, ja, kad tas ir tas mūsu jau zināmais korāla mainūdens un neaizmirst par H-500, kurš, kā jau tu teici, dod gan to spēku šūniņai ikvienai, gan arī palīdz no toksīmiem atbrīvoties. Pašām plaušiņām būtu ļoti labs lecitīns. Es pieļauju, Sandrija, tu nepieminēji, bet noteikti arī omega savā ziņā. Tā, pamainot varbūt, gan, jo tas ir vajadzīgs visām mūsu šūniņām, ja? Un, protams, atkal mūsu algoritms gan pabarojam, gan arī attīram. Un šeit ir svarīga tieši limfātiskā sistēma, un tā ir lakricas sakne. Lūdzu, Ģirt. Nu, es domāju, ka mēs esam izrunājuši ļoti precīzi par elpošanas sistēmu un viņas ietekmi. Ko nu vairs? Elpojam dziļi, elpojam tīru gaisu, elpojam pietiekoši mitru gaisu, lietojam ūdeni un neaizmirstam par to, kad ir veselīgs uzturs, vajadzīgi veselīgi tauki un šūnu barošanas iespējas, gan vitamīni, minerālu vielas, gan aminoskābes un daudz kas cits. Nu ko, paldies par sarunu, jauku vakaru un uz tikšanos nākamajā nedēļā, un mēs domājam, ka tēma varētu būt ļoti aktuāla. Par apaugstēšanos vīrusiem un tam līdzīgām lietām, kā ātri un efektīvi ar to visu var tikt galā. Paldies! Paldies!
Paldies tiešām visam, Sandrija, paldies, ka vienmēr veltīgi paldies Ināriņ un visam, kurus vismaz var redzēt, tas ir tik tiešām jauki. Paldies un lai skaista šīs dieniņas. Laimīgi!